Rēzeknes novada Feimaņu kultūras nama jauniešu deju kolektīvs Viļņins izveidots 2008. gada decembrī. Šis ir viens no jaunākajiem jauniešu deju kolektīviem novadā, kurš īsajā pastāvēšanas laikā paguvis uzrādīt labus rezultātus. Deju kolektīvu vadītājs Guntis Tjārvja nemeklēja iespējas doties uz Rīgu, bet paliek un strādā nelielā lauku pagastā Feimaņos. Man patīk Latgaļa. Jā, es aizbraucu uz citom vītom, tur ir cits temperaments. Latgaļī ir savs tas latgaļiskais gors, kuru arī gribīs turpinot, kuru gribīs napazaudāt, i būt visam itam leidza. Ja arī aktīvai savu daļēbu ieguldāt, lai popularizētu Latgaļi, arī savas choreogrāfijas mēģinu izdomot, lai parodītu tiešām, ka Latgaļī ļoti daudz skaistu melodiju, kuru arī parodēt gan visai Latvijai, gan arī pasaulē. Te ir mana sirdslīte. Man tiešām patīk, man sirds ir dvēsele gavilēju, kad es atceru uz skatuvi, ko citi mocu dejot, bet arī pašam ļoti patīk dejot. Tos prasmes arī gribu citam nokamom paudzēm pordūt, lai pasaka, jā, bija tāds vadētājs Guntis, kurš mani īmocija sūļus. Cepurnos, ka viņš bija ar mieru braukt pie mums un vadīt, jo man ir patiesas prieks redzēt tos jauniešus, kuri līdz šim brīdim vispār nebija dejojuši. Teiksim tā, viņiem tas maz interesēja. Un tagad, kad es redzu, ka viņiem augums un viss un stāja un smaids, pilnīgi tirpas skrien pāri kauliem, tik tiešām prieks. Guntim deja jau no mazām dienām bija tuva, to atceras viņa pirmā deju skolotāja Dina Staškeviča. Guntis sāka dejot pie manis, ja nemaldos, no 1. klasītes. Sākumā mēs satikāmies Rušonas pamatskolā, tad man Rušonas kultūras namā bija bērnu deju kolektīvs, un tad mēs izaugām jauniešu deju kolektīvā. Un praktiski, ja nesamelot, vēl pagājuši gadu Guntis vēl kuplināja mūsu rindas. Ja var teikt, kā vadītājs arī palīdzēja, izlīdzēja, jo šādi kolektīviem reizēm pietrūkst to puišu. Koncertā daudzi pamanīja, cik Guntis ir plastisks, cik viņš ir, es teikšu, dejas mīlošs, jo viņš ir pamatīgs savas Latgales patriots. Un deja ir kā viens no izteiksmes līdzekļiem, ko viņš izsaka, teiksim, Latgalei, savai zemē un savai dzimtajai vietai. Deju kolektīvs šā gada aprīlī piedalījās 7. Tautas deju festivālā Aprīļa pilieni 2011, kurš notika Liepājas Latviešu biedrības namā. Šis festivāls vēl ilgi paliks dejotāju atmiņās, jo 18 kolektīvu konkurencē tieši Feimaņu dejotāji ieguva galveno balvu ceļojošo kausu Lielais piliens. Cik viegli izdodās pulcināt ap sevi dejotājus? Samārā grūts sokumā bija vispār sokuma ar 4 poriem, bet ļoti daudz darba jāiegulda tiešām, lai dabūtu laukūs tos cilvēkus, kuri grib dancot. Jo tiešām daudziem ir darbi sātā, jodara, nav arī izmēģinumi atceras atīt. Tad man tā ir, kā ir līkās. Gribātos, lai bīžok saīti, bet, kā ir, tā izstrādājam, tā izdzīvojam.
Redzat savos dejotājos to dzirksti, kad gribās dejot tā mīlestība pret deju arī viņiem? Jā, redzu, es to redzu, ceru, ka arī skatītoji redz, arī dejotoji, lai mēģinājumos varbūt dažreiz arī ir pačeiks, tas nepatīk, tas, bet, kad es skatu visu koncertos, jau īzīt, tad redzu, ka tiešām visi cenšas un doncoja ar azartu. Šogad jauniešu deju kolektīvs, iesniedzot projektu interneta atklātajā konkursā labietdarbi.lv, ieguva vairāk nekā 1800 latu lielu finansējumu, lai varētu iegādāties Latgales novadam raksturīgos tautiskos līnu tērpus. Man dejošana nozīmē dzīvesveidu, jo dejošanā es varu izpaust savas emocijas un kā es jūtos. Kā ir dejot šajā kolektīvā? Šajā kolektīvā dejot ir vienkārši aizraujoši, jo kolektīvs ir pozitīvs, atmosfēra katru reizi ir jautra. Mums ir visādi ar Gunti, bet kolektīvs vienkārši fantastisks. Ir vajadzīga kultūras, latgalīšu tīša kultūras visas uzturiešana. Ne tikai latgalīs, protams, latvīšu visas, kā latvīšu tautu dejas. Lai visa Latvija zinotu, visa pasaule par Latviju arī. Un, ja mēs nedoncosim, kas tad doncos? Guntis Ķērvja neapstājas vien pie jau esošo deju horeogrāfijas, viņš mēģina jaunas dejas veidot pats. Kā jūs, uztverat šo jauno Gunta horeogrāfiju dejām, ko viņš ir izdomājis, uzreiz pieņemat? Nē, mums sākumā ir domstarpības, liekas pārāk smagi, varēja kaut ko vienkāršāku, bet, kad jau iemācāmies, tad jau pašiem arī prieks, ka mums tā viss izdodas. Viņš ļoti saudzīgi pieiet pie savas horeogrāfijas, viņš vispirms pamēģina šādi deju soli, varbūt jums ērtāk ir savādāk, un līdz ar to mēs visi vienojamies, kā arī skatīsies labāk, skatāmies video, kā mēs nodojam, un līdz ar to korektējam visu, lai būtu skaisti. Tāds radošs process. Jā, mēs visi iesaistāmies šajā procesā. Es gribētu to, lai arī munas dejas doncotu ne tikai Latgalī. Sokumā Latgalī, jā, bet tad arī visā Latvijā. Tāpēc arī mērķis ir mēģinot uz jaunradis skatiem braukt ar savam dejom, lai arī Reigas žūrijā redz, ka ir tāds cilvēks Latgalī, kurš arī cenšas kaut ko izdarīt, kaut ko paveikt, ar savam horeogrāfiem iepazīstinot profesionālu žūriju. Gunta deju skolotājs no Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas par Feimaņu deju kolektīvu izsaka atzinīgus vārdus. Guntis iegūstot deju un ritmikas skolotāju diplomu par sava diploma darba novērtējumu ieguva augstāko vērtējumu. Šodien, protams, bija jāliek arī atzīmes. Mēs ielikām tās augstākās, mums divas bija jāliek. Viena ir pa praksi, tas ir tas sagatavošanas periods, jā, darbs ar kolektīvu, varētu teikt, ko mēs varam novērtēt. Un otrs ir par rezultātu. Tas tāds diezgan redz gadījums, lai būtu 2 desmitnieki. Labas iespējas strādāt, un es domāju, ka katrs jaunu iesācējs vadītājs var būt tikai priecīgs, ja viņam ir iespēja strādāt tur, kur ir skatuve. Viņam te apkārt daudz jauniešu, es pat nezinu, kur te jaunieši. Es tikai noskaidroju, ka pagastā ir 900, cik tur iedzīvotāji, bet pilna zāle ar jauniešiem. Nezinu, vai tie ir fani sabraukuši. Jā, bet katrā ziņā, ja tautas deju kolektīvam jau veidojas savu fanātu grupu, tad tas jau ir labs rādītājs.
kolektīvs ir uz pareiza ceļa, ar viņu pareizi tiek strādāts no fiziskā viedokļa. Viņam pareizi tiek mācīts, līdz ar to mums nav nekāda šauba par šī kolektīva izaugsmu, tāpēc, ka tur ir pareizes pamati tiek ielikti. Bet es domāju, ka te būs kaut kas savādāks. Te būs ļoti daudz kolektīvu. Tad būs tur seniori, juniori, vidējā paudze, vēl kaut kāda paudze. Jo parasti, kad parādās vadītājs, kuram patīk to darīt, parādās cilvēki, kuriem patīk dejot. Un es domāju, ka viņš te apaugs visai drīz. Kā tu redzi turpmāko nākotni deju kolektīvam? Es ceru, ka mēs uz tā neapstāsimies un augsim visu laiku, un vēl mūs dzirdēs daudz kur. Jāturas, jādejo, jo principā tā kā šogad viņi aizbrauc uz Liepāju un Liepājas pusē Kurzemē dabūt pilienu. Tas ir tā, vai ne? Un tur bija skatītāji, tur nebija bargā žūrija, bet skatītāji. Tā viņi paņēma ar to savu azartu, ar to savu jautrību. Vai viņi spēs, jūs saprāt, šo azartu jautrību noturēt? Jānotur. Protams, noturēs. Jo skatieties, kādu priekš mūsu fēmaņiem, priekš tādu mazu ciemu, pilna zāle skatītāji, vai ne? Un pasākumi tik tiešām kvalitatīvi. Prieks, forši. Ka mūsim jau nav vajag daudzi. Vīnu kūpēgu dzīsmu, vīnu troku polku, vīnu kukšinu olā i draugu vasalu skaudzi. Mūsim to visa gona, lai dzīvot vitamā molā da poša kopā i nanūžālotu, ka bērni ir dzimuši, ka likteņa stundi esam kulakus goldā situši, ka sopju breidī esam pie Dīva osum sliejuši, ka esam sevi i citus smiejuši, lai vasalog dīna pēc dīnas skrītu, i mūsus itamā vītā likteņs, kai sovejūs sītu. Mūsim jau nav vajag daudzi, savu dzimteni, savu tautu i draugu skaudzi.